vakaru māju kāju, tramvajā kāpu, klusums skanēja. Tur pie loga kāda dāma sēdēja, acīs viņas lietus lēni lija. Es skatījos un domās jautāju, kas gan sirdi viņai tik smagi spiež. Kāds sapnis zudis, kāds ceļš pazudis, kāpēc asaras pār vaigiem slīd. Nākamajā pieturā man bija jākāpj ārā. Palika jautājums manā prātā vēl. Gribēju pieiet un vienkārši vaicāt, vai tev viss ir kārtībā, kas noticis? Kāpēc cilvēki raud, kad sāp dvēsele? Kāpēc dzīve reizēm tik smaga šķiet? Mēs katrs nesam stāstu sevi, ko neviens cits līdz galam nesaprot. Kāpēc cilvēki raud klusā vakarā? Kāpēc skumjas pie durvīm klauvē vēl? Varbūt katrai asarai ir vieta, kur tā dziedē to, kas salauzts sen. Bet durvis aizvērās un ceļi šķīrās. Tramvajs aizveda viņu tālumā. Palika vien doma un klusums apkārt, un atbilde kaut kur vakara miglā. Varbūt viņa zaudēja kādu mīļu, varbūt sapnis izdisa bez vārdiem, varbūt vienkārši bija par daudz, un sirds vairs nespēja klusēt. Kāpēc cilvēki raud, kad sāp dvēsele? Kāpēc dzīve reizēm tik smaga šķiet? Stāstu sevi, ko neviens cits līdz galam nesaprot. Un joprojām sev jautāju es, kāpēc cilvēki raud? Kāpēc cilvēki raud? Kāpēc cilvēki raud? Kad sirdī tik daudz ko pasaule neredz. Kāpēc cilvēki raud? Varbūt tāpēc, ka dažreiz asaras ir vienīgā patiesība.